Čau. Nikolai, zini, kāda mums šodien būs tēma? Nē, nezinu. Nav ne mazākās nojausmas. Nē. Neviens priekšā nepačukstēja. Nē. Neko negatavojies. Nē. Labi. Vai tev ir viedoklis, vai tu kaut ko zini, vai tu esi dzirdējis kaut ko? Es daudz ko zinu. Nu, es zinu, ka tu daudz ko zini. Kas tas tāds varētu būt? Jēzus. Eņģelis. Pēc kā tu spriedi? Ko viņam augšā ir? Nu, tāds dzeltens. Bet ja nebūtu, tas dzeltenais apkārt. Tad būtu cilvēks. Kas ir Dievs? Pats es nezinu. Apmēram. To, kas pat pasauli pastāv. Ticīgajiem tāds tēls. Ko nozīmē ticīgais? Ticīgai, kad es ir saistīts ar Jēzu Dievu. Tad par šo es tev daudz netincināšu. Tas labi, jo es tad saniktoju uz to. Jā, tev tā tēma nepārāk patīk? Nē, man patīk šī tēma, tikai ja man ir satracina. Tev tēma patīk, bet viņa tevi satracina? Nē, Vai tev patīk šī tēma tad, kad tu esi satracināta? nē! Nu, tad izskaidro man, es esmu nezinītis, es nezinu kā. Nu, saki tā, tad šī tēma tev kas ir? Man šī tēma patīk, bet... Jā. Nē, Kāds viņam darbs ir, ko viņš dara? Skatās, vai cilvēki nedara neko sliktu. Nu, labi, viņš tagad skatās, ierauga, kāds dara kaut ko labu. Ko viņš tad, kā viņš uzvedās, ko viņš iesāk? Priecājas. Ja to, ko viņš vēro, ja dara sliktu, kas tad notiek? Dusmojās viņš. Kā izpaužās viņa dusmas? Nu, viņš, piemēram, uzliek kādu neveiksmi tam cilvēkam. Dievs to dara? Jā, Neveiksmi uzliek. jā. Kas ir tas, kurš vērtē? Tā ir laba lieta, ko izdarīja, vai slikta lieta? Dievs. Tad viņš ir tas pats galvenais. Jā. Eņģelis. Eņģelis. Jā, tas ir ļoti pazīstams. Tātad, kas ir eņģelis? Man ir jautājums. Viņš ir cilvēkam aiz muguras, bet viņš nav redzams un viņu nevar sajust. Visiem cilvēkiem? Jā, Labiem un ļauniem? jā, pilnīgi visiem. Arī man? Jā, Cik tad tie eņģeļi pasaulē vispār daudz ir? tik daudz, cik cilvēku. Un kur viņi radās, no kurienes viņi nāk? Kopā ar cilvēkiem piedzimis. Labi. Esi dzirdējis kaut ko par eņģeļiem? Jā, tas ir kā Ziemassvētku vecītam elfi. Tas, man liekas, mūziku spēlē. Onkulis. Vienkārši onkulis. Es nezinu, kas tas ir, bet onkulis. Kāds viņam darbs varētu būt? Viņš ir slavens izstāsts. Daudz mikrofoni. Kā jūs pamanāt bērni šitās te nianses? Kas tas tāds varētu būt? Kristītājs? Mācītājs. Nu, baznīca. Pēc kā tu noteici? Kad viņai augšā krusts. Ko viņā dara? Nezinu, Dieva mūdzes. Kā tev liekas, kas ir šis? Viens māja. Šitā smuka māja. Tā kā tornis. Un šis? Lauki, māja, lauki, lauki. Labi. Kas baznīcā notiek? Apkrusta bērnus, laikam. Aizmirst, kā viņus sauc. Es atceros, ka angliski kaut kas debīli. Angliski. Tas bija Kur viņš? Velns. Viņš ir Elles īpašnieks. Manuprāt. Kā tu domā, kas ir šis? Nezinu, velns. Tad velns. Kas ir velns? Tikai dzīvnieks ir tāds. Tikai dzīvnieks tāds. Viņu sauc par velnu, bet kaut ko viņš nedzīvo Latvijā. Viņš tikai zoodārzu ir redzams. Velns. Viņš varētu izstīties šādi? Tas jau tā kā izskats pēc Drakulas velna. Tev vajag viņam tā apkluku velna ir. Tas var tā vai cilvēks pārģērbties, vai nu viņš vienkārši tāds uztaisīts. Īsti tēls kaut kāds vai? Nē, uztaisīts.
Tas arī var būt cilvēks vienkārši pārģērbies. Bet viņam tātad nav ne mājas, ne kā, tāds... Nu, ja viņš ir uztaisīts vai uzzīmēts, tad viņam nav mājas. Ja viņš ir pārģērbies cilvēks, tad viņam ir. Velns. Ko viņš dara, kur viņš dzīvo, tad man par šo man interesē mazliet. Dzīvo viņš te, jā. Ko šī tas dara? Piemēram, ja kāds ir tā kā slikti izturējies pret citiem, piemēram, varbūt nogalina tur, tad, ja viņš nomirst, tad viņš nonāk ellē. Un tad viņi ieliek tādā katlā un sāk maisīt ar savu puļķi. Kas ir elle? Nezini? Es nezinu. Tu nezini? Kaut kas tāds varētu būt? Tā ir līdzīga ellē. Jā, vulkānojas elle. Kā viņi izskatās, šitā varētu būt? Jā. Kur tas katls ir? Katls? Tā kā katls ir tur, tā kā, kur tā kā ir tādas, mazas tādas peļķes ar labu. Vulkāni. Katru dienu pasaules gals. Kas šis varētu būt? Laba. Tur tālāk ir kur tā lava tek. Kurš ir stiprāks? Viss tas stiprāks varētu būt tas. Bet domāju, ka uzvarēs tas, jo labie vienmēr uzvar. Donalds Trumps. Un kas viņš ir? ASV prezidents. Raimunds Veiders. Un kas ir viņš? Mūsu Latvijas prezidents. Vai tu zini, kas ir šis kungs? No kādas valsts prezidents? Piemēram? Nezinu. Pēc kāds spried, ka viņš ir prezidents? Kas par to liecina? Viņam ir tāds drēbs. Pagaid, man arī ir žakete. Es esmu uzreiz prezidents? Bet viņam ir šlips. Šitas? Tas arī, man liekas, kaut kāds karalis. Kā domā, kas viņš ir? Nezinu. Kas viņš varētu būt? Bet tā, ja tev būtu uzmini profesiju. Piemēram, tu uz viņu tagad skaties un domā, kas viņš varētu būt? Tetovēšanas salonā strādāt vai viesmīle? Nē. Un kas tad viņš ir? Prezidents. Labi, vēl pasaka, kurai valstī? Nezinu. Bet tu zini, ka tu trāpīji, ja, ka prezidents. Viņš ir prezidents. Domāju. Viņš ir prezidents. Tiešām? Viņš ir prezidents. Lielas kaimiņu valsts prezidents. Krievijas prezidents. Kas tad? Krievijas prezidents. Šis? Tā ir taisnība? Kas tā? Tāpēc, ka Krievijas prezidents ir šis? Mūsu prezidents. Trumps. Tu tā kā politikas... Vinnēja Hillary Clinton. Tas ir politikas eksperts mūsējais. Raimunds Veiders. Kas viņš tāds? Latvijas prezidents. Ko tu par viņu vari labi pateikt? Ka viņš bija slimnīcā. Sēja kāda viņam. Viņš sampu sašķiebies ir, jā. Bet kas viņš tāds, to arī nezinu, ja? Tas ir prezidents. Kādas valsts? Latvijas. Salavets. Ko tu par viņu vari pastāstīt? Kur viņš Ka viņam Dienvidamerikā salā. Salā? Kur ir saules ļoti stiprs. Nevis tā kā sala kā sala, bet Jā, augstums, sala. jā? Jā. Dienvidos ir augsts, Jā. ziemeļos karsts. Augsts. Tad ir gan ziemeļos, gan dienvidos augsts. Man liekas, ziemeļos ir augstāks. Tad kurš dzīvo Ziemassvētku vecīts? Ziemeļos. Bet tu teici dienvidos. Tad labāk ziemeļos? Jā. Viņam ir melnais saraksts un arī labais saraksts. Un arī viņam vēstules, ko bērni vēlas. Kas ir melnajā sarakstā? Bērni, kuri slikti uzvedās. Kā viņš to zina? Kā to sarakstu tur izveidot? Viņš visu laiku skatās. No kokiem, nezinu, no savām ragām.
kāds viņam transporta līdzeklis, kā viņš tās dāvanas izvadā. Kamanas. Kas viņus velk? Elektromotors? No. Kas tad? Brieži. Brieži. Kas tad nezinu brieži? Nē. Tipiski. Ziemassvētku vecītis. Jā. Dārte. Auč. Kurš? Es nekaujās. Mūsus nekaujos. Labi. Viņš piegādā dāvanas bērniem. Jā. Kur viņš dzīvo? Ziemeļos. Augstos ziemeļos. Santa Klaus. Latviski. Ziemassvētku vecītis. Ko tu vēl par viņu zini? Viņš bērniem nes dāvanas. Kas parāda vēlreiz, ko tu rādīji? Viņš bērniem nes dāvanas. Ar ko viņš pārvietojās, ar ko viņš tās dāvanas piegādā bērniem? Ar briežiem. Kāpēc šitā briežiem ir? Salaveči. Kur viņš dzīvo? Viņš kaut kādās tur augstajās zemēs, Ziemeļpolā. Un ko viņš tur dara? Viņš tur tā kā, taisa dāvanu. Visu gadu gatavo dāvanas, jā? Lai Ziemassvētkos iedod bērniem. tā kā visiem bērniem? Vai kā? Ja neklausa, tad iedod zagaru.